te aiz manīm. Es nācu pa to, tur bija ceļš. Te viņš kaut kur izbeidzās, un te ir nogruvums. Un es tomēr saņēmos iet pāri, tālāk. Tā. Kaut kur čauks nāk. Nezinu, tur ir krauja, būs kāds putns. Bet, kas man ļoti fascinē, šie koki. Paskatieties, kādi viņi ir. Sīksti. Viņas saknes gan arī tādas liela daļa izskalotas. Bet viņi apfejas ap tiem akmeņiem un turās. Un ir vēl tādi paši. Un vēl tādi paši. Tāda. Nezinu, kas tās ir pa lapām. Audzīte. Tā kā 4 lapiņas veidojas. Un man liekas, ka tāds piemērs par tādu lielu sīkstumu. Armēņu tauta ļoti, ļoti cietusi. Bet viņa nekad nepadodas. Tiek nogalināti vēl joprojām tūkstoši viņam jauniešu bērnu. Pirms 2 gadiem, varbūt 3, nogalināja puišeļus. 18 līdz 20, 23 gadiem tūkstošiem nogalināja. Bet tauta dzīvo. Es negribētu teikt, ka viņi svin dzīvi. Viņi tādi, salīdzinot ar gruzīņiem, tādi ieturētāki, tādi vairāk atgādina mūs, mazliet noskatās, tādi savrupāki. Ikdienā, tad, kad iet svētkos un kādos pasākumos, tad jau viņi viens pie otra ceļo un tur notiek lielas dzīves, bet ikdienā ir tādi diezgan neuzbāzīgi. Tauta turās, izdzīvo un viņi man atgādina šos kokus. Man gribas teikt, kaut mēs latvieši būtu tik izturīgi kā šie koki. Kaut mēs turētos pie zemes tik cītīgi kā šie koki un armēņi. Jā. Šie koki raisīja manī pārdomas. Tagad iešu laikam, tā parāduši laikam tur. Kas ekrānā īsti neizskatās pēc taciņas, dzīvē viņi izskatās pišķiņi vairāk pēc taciņas, jo kaut kur tur, cauri kokiem, es saskatīju kaut ko līdzīgu ceļam. Labi. Vai es esmu tik sīksta kā armēnis, vai ne? Ja šo video es ielieku internetā, tad es izdzīvoju. Es apjos. Nezinu, kas tas bija. Smuks akmens. Pilnīgs. Labi, ejam tālāk. Jā, topogrāfs no manis nesanāks. Tā. Šitas izvedas kaut kādas pļaviņas. Tā, tiksim cauri kazenēm. Tā. Akmens paslīdēju. Te tāds viss ir akmeņains.
ceļu. Tūņa pakāpsimies. Atkal kaut kur uzlien. Man nepatīk. Tev. Nu, tas ir kaut kas, bet tas nav tas ceļš, ko es redzēju. Labi. Laikam jau būšu tuvāk mērķim. Mācība numur 2. Lai nav bezpersoniski. Tāciņa iepriekš, pa ko es nācu, pāris metri, pāris 10 metri, bija ļoti feina, plata, skaista. Bet tāda viņa tur krūmos sāka tā kā mazliet izšķīst. Nu, es nācu pa šo vietiņu. Iepriekš bija vairāk tā kā tāds jau ceļš. Šeit ir tāda taciņa, govu iemīta. Un domāju par to, ka bailēm ir tās lielās acis dzīvē. Un reizēm mēs esam tādā posmā, kā liekas, ka ceļa vairs nav. Izvēļa vairs nav, kad ir sastingums varbūt, esam vīlušies kaut kādā savās izvēlēs, un tur, kur esam, tur liekas ceļa beigas, bet paiet vēl solīti, kaut mazāko, vēl solīti, kā šajā gadījumā apmēram tur no krūmiem. Mēģināšu parādīt, tad tur kaut kur atnākot līdz šejienai, domāju, nu viss, nu jau atkal ir govju ceļš, nevar saprast, kur iet. Varbūt, ka iet tur kaut kur krūmos. Izskatās tās mazliet. Bet tad es ieraudzīju, ka šis izskatās vairāk pēc taciņas. Kamēr es būšu stāvējis tur, tā ir galā. Man liktos, ka man būtu mazāka apņemšanās un tāds bailīgāks cilvēks, kā ir tad panākot vēl, cauri brikšņiem, karstai saulei, vai runāja par dzīvi, ar kaut kādām grūtībām, aizķeršanām, kādiem bēdām varbūt, sastingumam, bet mēs pavirzamies pa solīti, vienu dienu pēc otras dienas. Mēs ieraugam, ka varbūt ir maza, tas varbūt nav tas, ko mēs gaidījām lielu, gludu ceļu, bet tas ir ceļš, un viņš novadīs kaut kur. Un es vienkārši zinu, ka viņš novadīs pie kaut kā laba, arī kas tas būtu. Jā, mīļie, turamies. Laikam es apmaldījos, neapmaldījos, viss aizgāja pa priekšu daudz ātrāk. Es gaidīju citu cilvēku, kur nesagaidīju beigās. Aizgāja viena un kaut kur nogriez laikam te tur. Un vien brīdi domāju, kāpēc. Laikam jau tāpēc, lai padomātu par dzīvi, iegūtu kaut kādas atziņas, dotu tās vēlāk, tālāk jums vai kādam citam. Tas nav tik būtiski, jo ceļš jau mūs vēd, vai ne? Jāiet solīts pēc solītim, un tad jau viņš parādīs, ar ko es dalos, vai dalos. Tā, mēģināsim tikt cauri kazanēm. Sveika. Labi, beigšu video ar to skaisto skatu uz nākotni.